Ok, nu ko izskatās, ka mēs te esam, kā tev godāt pareizi? Gints. Gints, tātad dzirdējāt, visu Gints, tātad. Mēs Gintu pamēģināsim pavizināt te par halli. Jau ir finiša taisne, emocijas jau ir gūtas. Gints Šāvējs ir vienkārši unikāls vadītājs visam šim. Un faktiski ir tā, ka viņš mums daudz ko palīdzējis. Un mēs viņu pavizināsim pa halli nedaudz ar Hellcatu. Un tas būs kā tāds neliels intro jau nākamajam gadam. Jo seko līdzi, un ja tu vēl netiki, tad nākamgad Auto 2025 noteikti tevi gaidīs. Šķeļam dziesmā. Ar kādu atslēgu, Gint, tu gribētu piešķilt? Sarkanu. Gint saka sarkanu. Tāpēc mēs tā arī daram. Re, kur ir sarkanā atslēga, lai atver mums visu potenciālu. 717 zvērīgi zirgi. Šķeļam dziesmā. Melno vienkārši atdodam. Tātad, re, kur SRT viss parādās, bubina. Pagaidīsim, lai mums te uzbubinās tas motors. Gint, pastāst vispār, kā šis gads ir izdevies? Šis gads izdevies ir lieliski. Mums bija rekordliels apmeklējums. Sestdienā kāds vēl nebija bijis. Tiešām paši bijām pārsteigti, ka tik daudz cilvēku interesējās. Un pati izstāde arī bija baigi foršā. Gan eksotika daļā bija tāda daudzveidīgs piedāvājums. Gan muskuļu auto, gan restaurētie, gan varbūt tur kaut kādi japāņu un klasiskie. Ļoti tādi dažādi. Varbūt nav tik daudz, ka 100 mašīnu, bet hala visa bija pilna. Mums bija jāstāja platas ejas, tāpēc visus gribētājus nemaz nevarējām paņemt izstādē. Jo tad nebūtu tas apmeklētāju daudzums, un nebūtu viņam, kur iziet. Un prieks par to daudzveidību. Tiešām dažādas mašīnas, sākot no igauņu dragsteriem, pro dragsteri, kas nebija Latvijā bijuši, līdz beidzot ar klasiskiem Porsche un Mercīšiem. Jā, re, kur mēs varam viņus visus aplūkot, Hellcatā braukdami. Tagad jau visi baigi izbraukuši ārā, bet mēs varējām izstādē aplūkot, un prieks par to dažādību. Bet pavisam noteikti galvenais, zini, kas man ļoti patika tas, ka tā visa tā organizācija tik efektīva, ka visi ir tik smuki salikti, katram ir sava vieta iedalīta. Piemēram, man bija tik ērti visu izdarīt, ja, ka es principā, ja kāds vēlās piedalīties nākamgad, Ginti, ko tu viņam varētu ieteikt? Galvenais ir saprast precīzi, jā, cik teiksim, būs tās mašīnas un cik to laukumu, lai var iezīmēt konkrētu vietu. Normāli mašīnā vai kaut kādas 3x6 metrus, piemēram, vai 3x7, lai tu viņu noliec to mašīnu un tev paliek vieta galdam, tu krēslam, kur piesēst baneri kaut kādu ielikt ar savu reklāmu. Un saprast, cik tās mašīnas, un tad jau arī gatavoties tā, ka ja tu pasaki, ka tu būsi, tad tu arī esi, un tu nenoliec, tu nedēļ. Jā, nepasaki beigās, ka tā kā es arī pazvanīju Gintam, es saku, klausies, ir Hellcats, mums tā kā gribam būt, un Gints bija ļoti pretīm nākošs. Tev vispār viss forši izdevās mums palīdzēt reāli visā tajā tēmā. Pareizi to visu izdarīt, sākārtot, jo mēs jau tā kā jauniņi, nereiz nav būts. Te jau ir profesionāli, protams, kas ir jau daudzus gadus, šeit varbūt tās piedalās ar dažādiem tehnikas vienībām. Bet vienkārši kosmos šeit izskatās. Zini, kā ir? Klausies, jau paņemt vispār, tu vispār katru no dalībniekiem zini, vai ir tā, ka tu, iepazīsties ar viņiem tā īsti? Zini, viena daļa jau es zinu gadiem, un tāpat jau ik pa laikam ir kādi jauni, kurus es nezinu, iepazīstos, un tā. Tā kā es klausies, baigi interesantā tēma ir par to bumbu. Tāda bumba iepriekš agrāk pie tevīm te bijusi iekšā boksā? Nē, nav bijusi. Viņi ir bijuši Latvijā kaut kad sen, ne viņi, droši vien bumba, bet tie džeki ir jauni, viņi nevarēja būt 25 gadu atpakaļ. Jā, pareizi, bet klausies, tad tu esi pie ruļļiem jau cik gadus? Jau būs drīz 20, jā, tā kā pie ruļļiem. 20 gadus reāli. Saka, godīgi, tev nav tā kā drusīt, tā apnicis? Zini, ik pa laikam jau liekas kā apnīgi, bet saprot, šī tu katru gadu var izdomāt kaut ko jaunu. Tagad tev ir džeki bumbā, iepriekšējā gadā tur bija kaut kādas citas lietas, pirms tam bija velošovs, tad bija, iepriekšējā gadā bija traki, man bija pirmā reize no Skandināvijas, bija tūnēs tās traks, tā kā tie divas Skānijas stāvēja, tikai tas bija tāds amerikāns, riktīgi tāds, cik viņš tur 4 tāds lielais ar to garo purnu no visu aerogrāfiju. Katru gadu te var uztaisīt kaut ko tādu interesantu. Tā kā liekas apnīgi, bet atkal tu izdomā, ko varētu atkal interesantu. Un Džeki sataisa atkal smukas mašīnas, labi, jātaisa ir, zin kā. Un tā ir tā hobija auto daļa, bet ir jau vēl tā otra hala, kur visi dīleri. Tur jau arī jauni elektromobīļi, tur jaunās Škodas, jaunās Teslas, starp citu divas halles ir. Mēs jau te runājam tikai tādu, par tādu vienu no daļām, kas ir tā eksotika, vai
kā viņi pareizi nosaukt. Jā, auto-eksotika, un otru ir jauni automehānika. Tur ir praktiskā daļa. Cilvēks parastais, kā saka, tur atnāk nopērk mašīnu Škodiņu darbam, vai ne? Nu, te viņš paskatās, varbūt hobijam kaut ko tur. Paskatās pie džekiem parunā, paskatās, kā viņi atrestaurējuši vai uztjūnējuši, un arī nopērk kādu hobiju auto un lēnā garā čibinu. Un tagad sačibina, tad jau viņš atkal var atbraukt atrādīt, ja ir, kā saka, tā ieguldījies un viss kārtībā. Nu, tas sanāk, principā, jā, te ir baigi ērti Baltijā, tāpēc viņš arī skaitās. Nu, kā viņš skaitās Baltijā? Viņš ir, top. Nu, tā kā lielākais, jā, jo Igauni ir mazāki, Igaunija vispār ir mazāka, tā kā tā arī esam. Un vietas te ir ļoti daudz, tās telpas arī ir ļoti, dizainerisks visiem, lai tiem automobīļiem būtu tās skaistās bildes salikts iekšā. Un, principā, nākošu gadu, labi, grēks jau prasīt tā uzreiz, zin kā ir tās jāatpūšās nedaudz, ir, jāatvelk elpa, bet nākamajā gadā tev jau ir kaut kādi ieskice. Ko varētu, bet būtu jānāk, pirmkārt apmeklētājiem būtu jānāk, tas, kurš nebija šogad, loģiski nāk nākamgad, auga atkal jaunā paudze, kas atkal, tiek pie dažādiem autiņiem. Tajā otrajā hallē, kur ir tie jaunie auto, tur ir kā, viņi taču katru gadu, principā, ir reāli visu laiku kaut kas jauns. Dalībnieki varbūt vieni un tie paši, bet modeļi jau katru gadu iznāk jaunu. Citreiz ir tādi, kas retāk tur atnāk. Tagad, piemēram, tur Adrians ar Subaru auto iela nebija baigi ilgas gadus bijuši. Tagad tās atnāca, jo viņiem ir tas ora ķīnieši, tā kā elektromobīļus. Jā, pareizi, tas bija tāds akcents, jā. Labu cenu tur jau tur uzreiz ir, tā, ka, ja citi maksā, tad tur tā kā, bezmaz reiz divi kā tās, un tad atkal cilvēkiem interesanti. Viņš, kas pa pilsētu braukā, viņš varbūt to valsts atbalstu paņemt elektromobīlī. Starp citu, tā jā, viņam nav jābrauc, kā saka, 300 km dienā kaut kur tur pa darbu uz laukiem, kur grūtāk atrast lādētāju, varbūt vai ko pilsētā mierīgi. Tā kā tas viss notiekās un... Super, es tev teikšu, Gint, milzīgs tev paldies par šo te visu mums doto iespēju. Paldies tev. Un visam noteikti es domāju, ka mēs tiksimies vēl. Tā kā visiem sekojat līdzi. Katru gadu aprīlī. Jā. Paskatās datumus, lai nenokavē mājaslapā. Jā, nenokavē. Var jau biļetītes iepriekš pārdošanā varat ņemt starp citu. Vēl jau ne, bet tur parasti no kaut marta sākot, februāra beigām marta. Un tad ir bišķi lētāk ir iepriekš pārdošanā. Jā. Redzēju, cik skaisti. Super vienkārši. Un kam ir ko gatavot, tie gatavo mašīnas, vai ir kādi produkti, vai savu servisu reklamēt, kaut kādas iekārtas, auto, kosmētiku, ko tirgojat mierīgi, te var paņemt Un tas jau ir tas, ka tu arī tieši tā, tu parādi savu to dzelzi, kāds viņš tur būtu, un arī noreklamē savu produktu. Tieši tā. Cilvēkiem piedāvā savas lietiņas, stāsti, rādi, māci citus. Es domāju, tas ir ļoti super. Tā kā es teikšu, milzīgs paldies. Tauta seko līdzi un Latvija turās. Čau, Riv!